Sveiki! Varbūt jūs līdz šim domājāt, ka svētceļojums tas ir kaut kas tāds, ko cilvēks dara tad, kad izjūt nepārvaramu vajadzību izrunāties pats ar sevi un caur šo parunāšanos arī ar Dievu to kungu vai kaut ko citu augstāku, kā kurš to uztver un saprot. Un tad šis cilvēks, kuriem ir vēlme pēc šādas lietu noskaidrošanas un pašattīrīšanās, pamet visas savas ikdienas lietas un dodas ilgākā vai garākā, parasti jau vismaz vairākas dienas ceļojumā. Nevis 5 zvaigžņu viss iekļauts ceļojumā uz Ēģiptes kurortu, bet ceļojumā lielākoties nogurdinošā, smagā, monotonā ceļojumā parasti kājām, kur ir dažādas grūtības, neērtības, nav ierastā komforta, nav interneta, kur cilvēks tomēr lielu dienas daļu, vairākas dienas pēc kārtas ir viens ar savām domām. Un apkārtējo pasauli, kas pienāk viņam klāt stipri tuvāk un citādākā veidā nekā ikdienā ar tās ikdienas troksni. Un tad pēc visām šīm grūtībām cilvēks nonāk no punkta A punktā B. Tur viņam ir labi padarītas lietas sajūta, viņš ir izdomājis visas savas domas, tur viņš kā atalgojumu formālu saņem tikšanos ar objektu, svētbildi, citu priekšmetu, vēl kaut ko. Un pēc šī svētceļojuma tad viņš atgriežas mājās citādāks, labāks, sakārtotāks. Kaut kā tā. Tas viss tā bija līdz šim. Bet tagad vienotības vēža Klopa madāma mums ir devusi jaunu svētceļojuma un svētceļnieku definīciju. Klopa madāmas publiski paustajos vēstījumos mūsdienu vienotības vēža svētceļnieks. Tas ir no nodokļu maksātājas siles trekni rijošs personāžs, kurš par nodokļu maksātāju naudu ielien lidmašīnā, nosēdina savas kuplās miesas biznesa klasē, aizlido uz Romu un tur labi pavada laiku sev līdzīgo kompānijā, satiekas ar pāvestu, nodod viņam šādas tādas veltes, kā to savulaik jau lībiešu virsaitis Kaupo darīja. Un pats galvenais saliek sociālajos tīklos 10 savu fotogrāfiju, savu un sev līdzīgo, sākot ar no tā saucamās opozīcijas treknu pārstāvjiem, smiltēniem un tam līdzīgiem, un beidzot ar, nesmejieties, Nacionālo bruņoto spēku komandieri, kurš arī, protams, bija izmantojis izdevību aizmaukt līdzi svētceļojumā. Tā kā Evikas Siliņas līdzinējais pielīdējs Armands Ruksnes, kur bija palicis, tad tagad ir jauns. Smukākā uniformā un ar vairākiem bimbukiem apkarināts. Ko lai par šo moderno svētceļojumu saka? Es laikam teikšu pavisam īsi. Es neesmu reliģiozs cilvēks, bet mana maziņā dzīves pieredze dīvainā kārtā rāda, ka ļoti daudz ko Dieviņš laiž gar ausīm un ļauj lietām notikt, tur kaut kā, bet viņu var nokaitināt. Ar pārmērīgu lepnību,
ar pārmērīgu rījību, un iespējams, ka viena no būtiskākajām lietām ir ar primitīvu cūkošanos un zaimošanu. Man ir klusa sajūta, ka ar šo te savu svētceļojumu Klopa madāma un pārējā nodokļu maksātāja naudu trekni rijošā sērga ļoti iespējams varētu būt vadzi pārlauzusi. Vai nu tas tur būs pēdējais piliens vai kaut kas tam līdzīgs. Kas ir, protams, tāds, lai varētu spriest par dieviņa plāniem, nodomiem un darbiem, bet, manuprāt, nu jau tā kā būtu laiks. Visu labu!